Es esmu mākslinieks, uzņēmējs Jānis Ronis, 3 bērnu tēvs un Rīgas porcelāna muzeja pirmais direktors. Savā mākslas ceļā, kas jau ir 48 gadu garumā, pats sākums bija Lietiešu dekoratīvās mākslas skola Reizeknē. Tajā laikā intereses bija pašam ļoti daudz, un ja vecākā māsa nebūtu beigusi jau Lietiešu mākslas skolu, tad varbūt tā izvēle būtu kaut kur citur, piemēram, vai tā varētu būt inženieris, jo vectēvs un tētis bija inženieri, vai selekcionārs, jo tā lieta man arī patika, un pa šiem gadiem ir strādāts ļoti daudzās tehnikās, ļoti daudzos materiālos, tā kā pašam patīk dažādas tehnoloģijas, un es attīstu dažādas tehnoloģijas, tad pats taisu krāsnes, un joprojām porcelāna apdedzināšanai es pats taisu krāsnes, bet vēl kāds 7 gadu atpakaļ pašu lielāko krāsni taisīju metāla apstrādes uzņēmumam Ungārijā. Šis ir laiks, kad, protams, tu izvērtē darītās un nepadarītās lietas, bet es atceros laiku, pirms es sāku vadīt šo muzeju, tad tās domas bija tādas, kad varbūt Rīgā veidot porcelāna ražotni, fabriku. Tad pamazām es sāku domāt par šādām iespējām, un tad pie manis tika informācija, kad tiek veidots porcelāna muzejs un ir konkurss uz direktoru vietu. Protams, man tas pašam arī likās tāds izaicinājums. Apspriedos arī ar Pēteru Martinsonu par šīm lietām, jo iepriekš es pēc simpozijiem, ko Dzintaros, kur Pēteris mani atstāja savā vietā, tā arī bija pirmā mana simpoziju prakse kā brīvmāksliniekam, un tad simpozijās piedalījās no bijušās savienības dažādi mākslinieki, un tā gaisotne un viss īstenībā man ļoti patika, un tā, kad tas beidzās, tad radās doma taisīt pašam privātus simpozijas, un tā es izveidoju 2 simpozijas Piebalgā. Tātad 93. un 4. gadā. Tajā brīdī vēl vispār viss tā kā bija tādā sagrūšanas stadijā. Man liekas, pat nekādi simpozija nenotika. Manējais bija viens no pirmajiem tāds, un bija Baltijas valstu mākslinieku simpozijas. Jau pēc pirmā simpozija mani uzrunāja arī Mākslinieku savienība par iespēju to darīt Zvārtavā. Es tā kā vēl neizlēmu nākamo simpoziju, taisīju Piebalgā. Jau bija tādas nopietnākas atskaņas par to pasākumu, un tad peldoties Zvārtavas ezerā kopā ar Pēteri, izlēmām, kad varētu taisīt tomēr Zvārtavā tos simpozijas, jo tas bija Mākslinieku savienības īpašums, un 3 gadu laikā es izveidoju tādu jau diezgan nopietnu bāzi ar 2 lielām Olsen tipa apdedzināšanas krāsnīm, ar elektriskām krāsnīm, un tad jau notika pirmie starptautiskie simpozijas Zvārtavā, kurus es vadīju, un tad, kad bāze bija gatava, tad domāju, beidzamā talka rudenī
tad sākšu strādāt pie sevi radošiem darbiem, tad iepazinos ar nākamo sievu Beidzemējā talkā. Tā es atkal atnācu atpakaļ uz Rīgu, un tad sāku domāt par dažādām citām iespējām, un tas nonāca līdz Rīgas porcelāna muzejam. Un tagad man ir prieks, kad pilsēta daudz vairāk atbalsta muzeju, un ir jau nopietni albumi tapuši un dažādi citā veida atbalsts, jo porcelāna muzejs Rīgai ir, es domāju, ļoti liela vērtība, kad abu fabriku vairs nav, un ir šī kolekcija, un ir, atmiņas par lielu laika posmu no 1841. gada. Tātad, ir ar ko lepoties, tas ir liels laiks. Tad, kad izveidoju muzeju, viena no prioritātēm bija maināmās izstādes, un šeit mēs praktiski pie tik maza muzeja izveidojām principu, kad katru mēnesi mainām ekspozīciju. Un tā dažādiem māksliniekiem bija iespēja eksponēt savus darbus porcelāna muzejā. To tradīciju, kas ir mazo formu izstādes, aizsākām tad, kad muzejā eksponējām manu Piebalgas porcelāna simpoziju izstādi. Un tad, kad es ar Pēteru Martinsonu stādīju viņam priekšā tās idejas, kā varētu darīt, tad pamazām tas izveidojas līdz mazo formu izstādē. Un, protams, ar Pēteri Martinsonu es gandrīz visas izstādes apspriedu. Pēterim porcelāna muzejs bija kā otrās mājas. Un man, protams, viņš bija lieliskākais kolēģis un tiešām fantastiska personība. Un šobrīd man ir liels gods un prieks veidot savu izstādi, un parādīt arī tos cilvēkus, kas ir piedalījušies, ko es esmu iesaistījis Piebalgas porcelāna fabrikas kolekcijas veidošanā, un patreiz tas skaitlis jau ir diezgan liels. Man ir tiešām ļoti sirsnīgas un patīkamas sajūtas, un tas porcelāna muzejs arī tā kā mājas, un es no šī brīža skatu punkta varu teikt tā, kad man dzīvē viens no grūtākiem uzdevumiem ir bijis pārtapt no mākslinieka pa uzņēmēju, bet tas, teiksim, muzejs man arī daudz palīdzēja, kā strādāt kopā, kā veidot komandu. Tad, kad tika izveidots muzejs, pēc gada atklājām porcelāna darbnīcu tepat Melnkalnes namā. Joprojām uzņēmums saucās Sijā porcelāna galerija, un tas uzsvars vairāk bija uz rokas gleznošanu. Un gadu mēs noturējāmies Melnkalnes nama telpās, bet burtiski pēc tam mums dubultoja īres maksu, un tad fabrika pārcēlās uz Kalnciema ielu. Un tur 4 gadus mēs izremontējām telpas otrā stāvā un nostrādājām Kalnciema ielā. Pieņēmām vairākus darbiniekus, arī no bijušās porcelāna fabrikas, gleznotājs, un tā sākām strādāt tur. Pamazām radās tā doma būt lielākiem un
Tad izskatījām dažādas iespējas, un tad viena no šādām iespējām bija veidot uzņēmumu laukos. Manas mammas un vecāmammas dzimtajā pusē, Piebalgā. Protams, tajā brīdī tās iespējas bija vēl Madona un Cēsis, bet izlēmām tieši Piebalgai par godu, un arī mūsu nosaukums Piebalgas porcelāna fabrika faktiski ir tāds Piebalgas slavinājums vai slavināšanas turpināšana, jo Piebalga, protams, ir atpazīstams zīmols, bet ar savu porcelānu mēs viņu arī mazliet vēl spodrinam. Piebalgas porcelāna fabriku faktiski pasaulē atpazīst vairāk ar tieši šo te burzīto sēriju, adīto, bet viss pirktākā patreiz mums ir Dimanta kolekcija, un šī krūze ir 8 gadu līderis. Tā kā, šeit ir tāds slēpts zemteksts. Redzat, ka šī te forma atgādina mazliet ūdensrozes lapu, un te tāds ļoti nosacīts, bet stilizēts zieds. Ja? Tātad, ūdensroze Piebalgai, kā jau visi zina, nekas nevar būt atpazīstamāks par šo, tad tieši ar ūdensrozes zīmējumiem uz vietas tās krūzes ir viens no pirktākajām. Kā jau Piebalga, tad mums ir arī tāda sērija, ko es izveidoju ar Kārļa Skalbes tekstiem, pats kopā ar Kārļa Skalbes mazdēlu Andreju Leksdeņu izveidoju viņam pēc viņa dizaina tādu servīzīti, art deco stilā, un diemžēl viņa paša vairs nav, bet bija ļoti lielisks mākslinieks. Šeit ir jau diezgan sen atpakaļ, būs jau kādi gadi 10 šķiet, veidoju tādu sēriju Rīgai ar tādām fotokolāžām. Tagad arī man ir prieks apskatīties pašam, kas tad ir tapis tajā laikā, un tā kā Rīga man ir nozīmīga vieta, ne tikai ar porcelāna muzeju, bet arī ar radošā laika sākumu, tad tā ir tāda mazliet nodeva Rīgai. Beidzamā laikā es taisu diezgan daudz ne tikai krūzes, bet arī šķīvis un pat servīzes ar tādām kompozīcijām, kas ir tapuši no maniem ceļojumiem, gan pa Lielkanārijām, gan Islandi, gan ir arī tepat no Inešezera. Un tā kā es ļoti daudz fotografēju dažādas reliefus, kompozīcijas, un tad es kadrēju, meklēju un pārveidoju. Tad pamazām top šādas kompozīcijas. Vēl diezgan interesanti ir mēģināt saprast to, kas tad ir tas, ko nopirks cilvēki, kas patiks, jo bieži vien ir tā, ka sevišķi sākumā tu uztaisi, tev pašam ļoti patīk, bet pircēji to nesteidzas nopirkt. Un citreiz liekas, tu esi varbūt ne tik daudz piestrādājis, un tas iet un tā. Ja tev ir uzņēmums, tev ir jāsaprot tas pircējs un ar savu mākslas izpratni, un tā tev ir
jāpiet soli, teiksim, tas tāpat kā porcelāna fabrika. Ja? Viņi neražoja tādus mākslas priekšmetus, bet priekšmetus, ko cilvēki pirka. Bet, jo tev ir, teiksim, jau lielāks svars un atpazīšana, tad tu pamazām vari vairāk piedāvāt arī tādas savas kolekcijas, un tagad jau mūsu darbus pērk kolekcionāri. Ja mēs strādājam ar angļu kaulu porcelānu, tad glazūrai mēs izmantojam vācu glazūru. Un, protams, tas ir tapis ilgākā laikā, testējot, pārbaudot, kas būs labāk, ja? Un tad tu izdari izvēli. Tāpat tās arī apdedzināšanas cikli, temperatūras, tu nonāc līdz tam savam principam, ko tad tu lieto un kā. Teiksim, šeit arī redzams šis melnais pigments ir sākumā pigmentēts porcelāns, kurš tiek lietas formā. Un pēc tam lieta jau baltā masa. Ja? Tātad šādā veidā var iegūt šādu spēli un pēc tam vēl apstrādājot, tā, kad viņš jau ir izņemts ārā. Te arī viena no jaunākajām vāzēm, arī kādam televīzijas konkursam izvēlējās šādu lielo balvu. Dimanta kolekcijā mums ir izteikts līderis. Sākuma modelis top ar 3D printeri. Tātad, pagāja diezgan ilgs laiks, gandrīz gads, kamēr mēs iemācījāmies strādāt ar šīm programmām. Mums jau ir vairāk kā 10 gadu, kā mēs strādājam ar 3D printeri. Un, es ar rokām varu izdarīt ļoti daudz. Varu, nevelti ir 2 monētas Latvijas bankai veidots, bet šeit ir tā, kad tikko kā tu ar roku izmaini kādu no tām šķautnēm, tad tev viss pārējais mainās. Un ir diezgan sarežģīti. Ar programmu tas ir vienkāršāk. Tu viņu vari mainīt, lai tu dabūtu to vajadzīgo siluetu. Bet, protams, laiku tas prasa diezgan daudz. Bet, ir arī gandarījums, kad tu strādā ar jaunākām tehnoloģijām. Arī šie zīmējumi, kas ir arī tāda speciāla iekārta printēšanas, ko mēs tāda patreiz mums Latvijā vienīgiem ir. Un viņi ir ļoti kaprīza, lai dabūtu tieši, teiksim, tos toņus, un kas ir vajadzīgs, ir daudz proves un jātaisa, bet tās arī ir iespējas. Un ar to arī mēs kāds 10 gadus strādājam. Tātad viņi tiek apdedzināti 1000 grādos, iededzināti iekšā porcelāna glazūrā, un arī pēc 1000 gadiem viņa būs tāda pati. Kā viena no pirmajiem māksliniekiem, un ar ko mēs diezgan daudz esam strādājuši kopā, tā ir Natālija Lamīnska. Tāpat mans kursabiedrs Vilipsons, kam ir diezgan plaša kolekcija, Edgars Folks, Roberts Koļcovs. Un īstenībā kopā ir ļoti daudz mākslinieki, kas ir piedalījušies pat sākuma procesā un arī patreiz.
Ieva Liepiņa, kam nesen mēs vēl turpinājām to kolekciju. Sandis Mūrnieks, kas mums strādāja kā grafiķis un vēl pirms Mākslas akadēmijas beigšanas, un tagad jau ir slavens grafiķis. Šis laiks ir ļoti tāds saudabīgs un arī, jāsaka tā, cerīgs, jo par porcelānu patreiz atkal ir liela interese. Nevar salīdzināt to laiku, kad es veidoju muzeju, un šo laiku tā interese par porcelānu ir krietni augusi, un man ir liels prieks par jaunajiem porcelāna māksliniekiem, nu ne tikai porcelāna māksliniekiem, keramiķiem. Es pats arī patreiz vadu Latvijas keramikas asociāciju, un mums bija lieliska izstāde Siguldā. Patreiz es domāju, ka Latvijai ir ļoti labi un jaunie mākslinieki tiešām radoši un varoši. Jā, par to ir ļoti liels prieks. Jaunajiem māksliniekiem, protams, novēlētu panākumus ne tikai Latvijā, bet pasaulē, jo tā varēšana ir, un es uzskatu, ka tas ir tāds pasaules līmenis, un domāju, ka Latvija ir tāda keramikas lielvalsts. Es tā gribu cerēt.